Rādi, ko tu māki. Listen. Jā, mēs spēlēsim Guitar Hero. Ja mēs sazudīsim kaut ko. Sazudīsim Niku vai Tomu. Nu, ka jau mēs viņu sazudīsim, es laiku. Negribēju tā kā Tomu piezvanīt, vienkārši, čau, zini, kā Xbox ieslēgts telefons? Nu, es jau varētu, cik čaļiem stāstu atdomā zvanījus. Nu jā, kuriem, kurš tīpaši? Jā, ne, Toms palīdz. Un tu pazīsti, ka jūs spēlējis basketbolu, vai jūs pat vienā komandā? Jā, mēs esam pat labākā komanda. Mēs uzveicām vienreiz Niku. Vienu pašu viņš spēlē, mums diviem. Vienu pašu. Tā jā, tā lieta. Nu jā, mēs spēlējām Niku, bet mani un Tomu, nu, vai kurš bija? Protams. Jā, Elīze toreiz baidījās no bumbas. Česters jau! Zini, kāpēc Česters? Kā es viņu iesauku Česters? Tā ir pats labākais stāsts. Viņš čalis aizmirst, kā es saucu. Ansis. Ansis, vēl, jā. Viņš iesauc Elīze Česters, tāpēc, ka viņa bļauj, tad, kad pār viņu lido bumba, basketbola bumba. Nu, tagad lido man visu! Nu tā, no gaisa! No gaisa! No gaisa! Un viņa sauc viņa vēl, un tā. Un tad viņa bļauj tā kā Česters no Linkin Park. Nu, solis, jūs taču zināt Linkin Park. Jā, tas labākais sāks, tāpēc, ka Bet es vairs tā nedaru, ja tas vienkārši tā. Just so you know. Just so you know. Nu jā, nu tā. Un šodien ģitārdienam Elīze dzīvo, ka neatcās to Nikas ģitāru. Viņa nav noskaņota. Tas ir vienkārši Profesionāli. Tāpēc viņa būs ļoti profesionāli mūziķi šodien. Tu esi redzējis, kā es spēlēju Guitar Hero? Nē, tad aizies. Ak, shit. Okay, so now 6 pār easy level. Nu, grib parunāt par manu skill Guitar Hero, jā? Jā. Absolūta nulle. Kā tu tā vari teikt? Labi, es vēl neesmu spēlējis, es nezinu, bet mēs spēlēsim tikai tad, ja mēs sasnīsim Niku un Tomu. Nu, ko jau Un vai Tom? Niku vai Tomu. Jā, kurš mēs tagad viņai piezvanīsim, jā? Čau!